parlaments nācis klajā ar savu veidu kompromisu priekšlikumu. Ebreju kopienai varētu atdot daļu no īpašumiem un šim nolūkam izveidot īpašu fondu. Bijušais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Ābrams Kleckins uzskata, ka pašlaik valsts un pašvaldību rīcībā esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtība varētu būt līdz $500 000. Tā viņa prāt ir summa, kas ir pilnīgi nesamērīga ar pašlaik esošās ebreju kopienas lielumu un spējām to saprātīgi izmantot. Tāpēc viens no variantiem varētu būt, ja kopiena atstātu sev, piemēram, 10. daļu. Lai uzturētu atmiņu bojāgājušu, lai palīdzētu atgūties un attīstīties vietējai ebreju kopienai, tādām lietām. Visu pārējo vajag nodot, lai kopiena atdod valsts rīcību. Atdot. Neprasot nekā atpakaļ un neuzstādot nekādas savas tiesības par šo īpašu. Viss. Kleckins uzsver, ka nav pilnvarots runāt ebreju kopienas vārdā, tas esot viņa viedoklis. Profesors pauž sašutumu, ka jautājums par īpašumiem tiek risināts slepenībā. Vajadzīgs sabiedrisks fórums, kur to pārunāt. Tas viss ir saruna. Tā, lai no vienas puses varētu attīstīties kopienu un uzturēt pieņu, un kultūru un tā. Bet no otras puses, lai tas nekādā veidā netraucētu Latvijas valstī risināt savas problēmas. Tikmēr Tieslietu ministrijā jūtīgais ebreju īpašumu restitūcijas jautājums ir noņemts no dienas kārtības. Kā jau Tieslietu ministrs vairāk kārt ir uzsvērs, šis ir jautājums, kas ir jārisina politiskā ceļā, un līdz to Tieslietu ministrijā šobrīd par šo jautājumu netiek debatēts. Saimā pārstāvētajām partijām pagaidām nav vienotas nostājas ebreju īpašumu restitūcijas jautājumā. Atgādinām, ka ebreju kopiena vēlas atgūt apmēram 270 īpašumus, kas pirms kara bijuši ebreju sabiedrisko organizāciju īpašumā un tapuši vai iegādāti par ziedojumiem. Tikmēr portāls NRA akcentēja, ka pēc ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintonas vizītes Latvijā pilnībā nomainīta valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi valde. Atgādinām, ka Klintone pauda stingru atbalstu īpašumu atdošanai. Guntis Meisters, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Kaismīgi strīdi par abortu tematiku Saeimā kļūst arvien regulārāki. Šim jautājumam speciāli izveidotā darba grupa šodien strīdējās